Tā, sveicināti visi. Man šeit ir kaut kas, es zinu, ka atspīd gaisma, bet šeit ir vāks virsū. Šis ir Sony TC377, tas ir lenšu atskaņotājs. Viņš tādā paskatā riktīgā ir, tas ir vienkārši. Es viņu paņēmu eBayā uz auctions bija, tas kaut kāds charity organizācija, kas pārdot visādās ierīces un par lēto naudu, kaut gan nebija viņš lēts, bet es nokaulēju uz lēto un paņēmu, jo man viens tāds jau ir, kurš ir ejošs, bet viņam ir šeit skrambiņas. Un es gribēju atrast priekšējo tikai paneli, un es meklēju, un visu, ko es varēju dabūt, tas bija no Amerikas, un bija ļoti dārgs, lai atsūtītu. Pati tā priekšējais vāks nebija diezgan dārgs, bet shippings un vispārējais, lai atsūtītu viņu uz Angliju, bija pārāk dārgs. Tāpēc es vēl joprojām, kā teicu, nemetu plinti krūmos, un meklēju, un es atradu šo, un viņš bija diezgan dārgs, un es teicu, nē, viņš nav, viņi saka, ka viņš nav ejošs, un pēc paskata arī baigi nepatika, jo viņš netīst, to var redzēt, es viņu tik izvilku no mašīnas, un uzreiz domāju, nofilmēšu, parādīšu arī, kā sākumā viņš izskatās, un kā viņš izskatīsies vēlāk, ja viņš izskatīsies, bet jā, un tā es nokaulēju viņu riktīgi, un viņi akceptēja, un šodien es aizbraucu un savācu viņu. Tātad šis ir Sony Tapecorder, vai kā viņš saucās, Tapecorder 377, es jau teicu, man tāds ir. Šitam ir trīs ātrumi, un šitam ir 3 galvas. Ja paskatās šeit, ja viņas vēl tur ir, tad šī ir dzēšanas galva, šī ir ierakstīšana, un šī ir atskaņošanas galva. Tad kāpēc man viņi patīk, jo viņš nav bāds lielais, viņam lielākais, ko var uzlikt 7 inču spoles, es nezinu, cik tas būs centimetros, 18, 19 centimetri kaut kā tā laikam, bet viņam ir, var monitorēt, kā tu ierakstu, respektīvi pārslēgt un dzirdēt reālajā laikā, kā ieraksta šīs, sauksim viņu par magnetofonu. Tātad, viņam šeit ir rekordbaceni, viņam šeit ir lines, viņam šeit mikrofona ieejas stereo, kreisā un labā austiņas. Šeit ir kaut kāds mic ACC, es neatceros, ko tieši tas nozīmē. Laikam tas varēja uzrakstīt virsū, kad tu jau ieraksti treku, un tu gribi uzrunāt virsū, laikam šliec šito, un tad viņš tev rakstīs citā, jo viņam ir 4 tās ierakstīšanas līnijas, vai kā viņas skaitās, palabojot tie, kas saprot. Un tad viņš tev ieraksta pa virsū, laikam, arī balsi. Kaut kā tā, laikam, bija. Tā, counter šeit, to es teicu, pauze, un šis ir, viņa nestrādā tā, jo viņam ir tāds aizsargmehānisms, respektīvi, ja viņam nav lente neiet cauri, tad tu nevari ieslēgt viņu plējā, jo viņš automātiski izslēdzās, kas ir labi, kas man patīk. Bet viņam es pamēģināšu, viņam jāpaceļ šī uz augšu, un tāds, redz, var ieslēgt viņu, un tad viņš plējtaisa, Un daudzi to nezina, viņam liekas, ka viņš nestrādā. Kad šito atlaid, tad viņš automātiski atslēdzās, bet šitā lēni aiziet, tad iespējams, ka viņam tā visa ar ko viņš bija sasmērēts no factory, viņa jau ir sakaltusi pēc cik gadiem, viņa laikam kaut kāda 60, 70 gadu. Bet kas man patika priekšiņā. Protams, šitie aplausi, tas ir normāli. Man ir normālā, viens ir normāls, viens ir aplaus, bet šitam abi aplausi, bet tas nav svarīgi. Tas vienkārši tur šo vāciņu kaut kā var izdomāt. Ka man visas šīs detaļas es skatījos, ja gribi nopirkt atsevišķi, viņas ir riktīgi dārgas. Ko mēs tagad darīsim? Mēģināsim ieslēgt. Es neko neesmu pārbaudījis, es paskatīšos, 240 voltiem ir. Tad šeit viņam ir parādīšu, šeit ir ieeja, šeit ir izēja, šeit ir tas DIN plaks, un šeit ir level adjust, tas ir skaļums, izējas skaļums. Mēs viņu neslēgsim tik augsti, viņus vienmēr ir jāiztīrē, ja viņi kāds stāv, viņi paliek trokšņaini. Tos jātīra, bet ir tas, un no šīs puses viņam ir, protams, var pieslēgt elektrību, un šeit viņam ir tas fuse, drošinātājs. Mēģināsim ieslēgt, man ir vats no mana
oriģinālā, kas man ir. Tā, izslēgsim, paskatīsimies, vai kaut kas aizdegsies vai nē. Cerams, ka nē. Tā, slēdzam iekšā. Tā, ieslēdzās. Tā, neko nedzirdu. Nekas nesmaržo. Pamēģināsim, pacelsim šo. Šitam bija jāieslēdz motors iekšā. Viņam iespējams, ka siksnas un vispārējais. Pacelsim šo. Griežās. Tas ir labi. Motors griež. Šīs pinch rollers paceļās un arī griežās. Tā, ok. Ko es izdarīšu? Es viņu izslēgšu pagaidām, jo viņam ir tie startup kondensatori arī, kuri mēdz izkalst un viņus jāmaina. Tas arī zaudē to ātrumu. Un viņam ir vēl kondensatori ar rezistoriem stāv uz slēdžiem, lai strāvas tas pacēliens, vai kā viņš skaidros, elektriki latviešu, kuri var izskaidrot, tie var ierakstīt komentārā, lai nebūtu tās lielais inrush, tās elektrības uz augšu, lai nebūtu arī tie, teiksim tā, dzirkstlas un vispārējais, un neiziet cauri tā elektrība lielā pa visām lietām. Es nezinu, kā izskaidrot, bet jūs sapratat. Tā, es nopauzēšu, uzlikšu kaut kādu spoli un paskatīsimies, viņš strādā. Es neko neesmu tīrījis, saku, ne galvas, neko redzēsim, kā viņš no Charity shopa, jā, kā es paņēmu, tā viņš arī ir. Tā kā gaidām, tūt pieslēgšos. Tā, uzliku spoli, tas ir man Philips vecais testēšanas lentes, bet nezinu, kurš ātrums un kas tur ir. Pieslēdzu arī šeit tumbiņu. Paskatīsimies, cik skaļa viņi ir. Jā, būs visu skaļumu, noslēdzam iekšā. Galvenais neizmirst to, lai šīs monitors, lai būtu uz apakšu uz teipu, jo savādāk tu ieslēgsi, tev nekas neskanēs, jā. Bet es jau pārvilku teipu, neko neesmu izdarījis, saku, kā atvilku tā ir. Uz 19 centimetriem stāv, tagad ātrums skatāmies. Tā, tas ir par ātru, mēģinam 9. Tā, šitām ir 2 kanāli, izskatās, ka ierakstīti kreisais un labais. Es nezinu, vai tā ir tāds teips. Nē. Tā. Kaut kas skan. Tas ir tikai labais šoreiz, jo es kreiso, jo viņi izmantojuši, lai, agrāk neizmirstam to arī šobrīd. Lente ir ļoti dārga un arī agrāk bija ļoti dārga. Tā, tūt pastāstīšu. Nogriezīšu klusāk, lai skan fonā, jā. Agrāk lenta bija dārgā, tāpat kā arī šobrīd viņa ir dārga, un cilvēki, lai ietaupītu lentu, pirmkārt viņi rakstīja uz mazāk ātruma, lai vairāk lien iekšā, kas, protams, ļoti drastiski izmainīja kvalitāti, bet vēl ko viņi izmantoja kreiso un labo celiņu, lai ierakstītu, piemēram, šeit, mono. Šeit ir uz labā ierakstīta šī dziesmā, un ja es iespiežu kreiso, tad tur ir kaut kāda runa, un viņa uz savādākā ātrumā. Nezinu, kas tur ir. Skaņas kaut kādās viņš izdots. Tas paša lēnāka, laikam, rakstīts. Paskatīmies pārtīšanu. Pārtīn. Uz priekšu pārtīšanu. Pārtīn. Pauze. Jā, tur jāpiestrādā pie tā. Bet viņš ir ejošs. Paskatīmies, kā viņš apstājās automātiski, kas man patīk. Redz, viņš uzreiz apstādināja viņu. Protams, tur bija skaņas tādas, bet vēl man patīk šie, jo vēl vecajiem Sony, mazajiem Sony, viņiem nebija šito, kuri tur to spoli.
Un tad ja tu viņu uzliec vertikāli, laikam sanāk, ja? Vai, lai viņš stāv, tad viņu slīda nost, un šitiem Sony ir šie, man patīk. Un vairāk vai mazāk, kad tu pēc viņus jau lietotus, vecus, viņi ir salausti. Tā, bet strādā viņš ok, kaut ko var. Protams, jāiztīra galviņas un vispārējais, jo es varu redzēt, kādas viņas ir. Un starp citu, neizmirstot to, es to arī iztīrušu un paskatīšos, kādā stāvoklī ir galviņas, izskatās baigi netīras. Bet šitam ir Ferrite Head, kas ir Sony ilgāk kalpojošās galviņas, kuras nenotrinas tā, bet es varu redzēt, ka viņas ir baigi netīras. Tā kā šo jāiztīra un laikam arī skaņa uzlabosies. Ko es vēl izdarīšu? Es noņemšu arī vāku un paskatīsimies iekšā, kas tur notiekās. Tā, esmu iekšā un šīs izskatās, ka kaut kas jau līdē viņai iekšā, jo viņam skrūves ir norautas. To var redzēt, piemēram, šeit. Jā, kaut kas ir ar kaut kādām skrūvdriveriem, ne, bet skrūvgriežiem līd klāt. Un, ja paskatās siksnas, viņš diezgan ok. Un, protams, viņš viss ir izskaltis un vispārējais. Diezgan tīrs, es pateikšu. Kondensators viņam ir baigi uzbriedis, to var redzēt, to būs jāmaina. Jo es savējiem nomainīju, kas man ir, un tas ir jāmaina. Es neceros, cik tur bija 1,5 vai 2 mikrofarāti, jo ir tā, ka Eiropā viņš izmanto vienu, un Amerikā viņš izmanto citu, un laikam Japānā arī bija citi, jo tur savādākas elektrības un frekvences, ja, teiksim tā. Tā. Kā izskatās vispārējais? Izskatās vispārējais diezgan tāds sauss. Šis ir drusku savādāks nekā man arī 377. Bet man liekas, ka drusku kaut kas ir savādāks. Es īstenībā neatceros, jo es savā arī līdu iekšā un tīri un skatījos, kas ko, jo, protams, viņi tur tik gadus veci, viņiem ir, šeit ir kaut kas, tas ir kaut kur netīri kontakti. Kas ir jātīra. Jā, redz, viņš viss atslēdās, kamēr nepacēla viņam to. Redz, motoriņš ieslēdzās. Tā, paturēšu šito. Un tad ieslēgšu viņu. Un viņš griežās. Nu jā, sikstiņā ir nostāvējusies, var redzēt, kad tu atnāks, skatāties, redz, tie locījuma vietas, ja viņi ir stāvējusi ilgi, tur atslēgsies, ja. Ja viņa ir stāvējusi ilgi un viņai ir jau palicis tā iedobe, tas pats flywheels saucamais griežās diezgan brīvi, bet jāmainās siksnas. Šī ir ok, izskatās, ja. Diezgan ok. Viņam ir tā klačs iekšā, lai viņus var pagriezt. Un šeit bremzes ieslēgtas iekšā, tāpēc viņš negriežās brīvi. Bet, jā, redz, viņam nekas nestrādā, kamēr nav pacelts šīs. Un šis paceļās, viņš iedod elektrību motoram, motors sāk griezt. Redz, viņš diezgan ātri ieslēdzās tā. Man uz pašu lēnāku pagriezsim uz ātrāko. Tur kaut kas bija, kaut kāda skaņa iepriekš. Kas tā bija par skaņu? Es nevaru, jo man ir viena roka. Ar vienu roku es turu. Jā, šie jāmaina, jo un jātīra, protams, vispārējais. Kas tas ir? Kaut kāda skaņa ir. Bet, jāpatīra, protams, jāiztīra. Es īstenībā gribēju viņu tikai vāka pēc, bet izskatās, ka būs projekts. Un kaut kādi kondensatori jānomaina, ja var dzirdēt. Jā.
izkaltuši visi. Var dzirdēt skaņu, kad slēdz ārā un tā tālāk. Bet, nu, ja es viņu, teiksim tā, nesataisīšu, tad es noteikti viņu atstāšu viņu šitām te detaļām. Bet, jā, es nepaskatījos, vai šis strādā. Tūlīt paskatīsimies. Jā, šitam sikstiņas jāmaina. Es runāju par cepu counteru, par šo skaitītāju. Viņam tur sikstiņām viņas ir jāmaina. Bet tas normāli. Šim vecumam tas ir normāli. Bet, nu, šī diezgan normāla siksni izskatās. Šī arī īstenība, bet var redzēt, ka viņš ilgi stāvējis un viņš nav atskaņojies, tāpēc viņam ir palikusi tā iedoba. Es nezinu, siksniņas, laikam, komplekts maksā kaut kur visas 4 siksniņas, kaut kur 15 mārciņām, varbūt drusku mazāk, nu atkarīgs, kur pērc. Un jā, šīs lampiņas ir ierakstīšanas, kad spied ierakstīšanu, tad viņš slēdzās iekšā. Abas strādā, kas ir labi, vidējais apgaismojums arī strādā, šie VU, vai šajā gadījumā, nu jā, tie ir VU mīteri, vai tas ir decibels, jo viņiem jāšķirās, vienam ir VU, citam ir decibeli. Tie arī apgaismojums ir un tie arī strādā. Nu, pārējais, protams, visi jātīra, te var redzēt putekļi visur šeit uz visiem slēdžiem, riktīgi putekļi. Un šitām arī visu jātīra ar kontaktklīneri to tīrītāju. Arī šie visi, kuri kaut ko ieslēdz un pārslēdz, tur arī visur viss jātīra. Bet, nu, tas kopumā tā izskatās diezgan ok. Un, nu, protams, viņš netīras un viss pārējais, bet, nu, es domāju, ka viņš ir stāvēs ļoti, ļoti ilgi kaut kur un nav izmantots. Bet, jā, paskatās, kuras detaļas nu, pagaidām ir vajadzīgas. Noteikti visas siksniņas, tas ir vajadzīgs, kondensators ir vajadzīgs. Šos kondensatorus vairs nopirkt nevar, bet var nopirkt tagad jaunus un mazākus. Es noteikti varbūt nofilmēšu, kā es uztaisīšu to modifikāciju tam kondensatoram, ja tas ir motoram domāts, un vislabāk viņu nomainīt, ja viņi, nu, var redzēt, ka viņš ir riktīgi uzbriedis, un tas palīdzēs motoram ātrāk ieslēgties un paturēt to ātrumu un nesaldīties un vispārējais, tas ir ļoti svarīgi īstenībā. Un, protams, visu jāiztīrā un jāsasmerē, kur jāsasmerē. Es viņu noteikti nejaukšu visu pilnībā, jo, nu, man izskatās, ka nav vajadzība pilnībā jaukt, bet, ja, lai izņemtu šasiju vai kā viņu skaitās, tad šeit ir skrūves un es varu redzēt, kaut kas jau līda iekšā. Nu, ir līdis kaut kas, tur kaut ko skaties, jo skrūves ir norautas. Šīs divas atskrūve un tad var pacelt šo. Un tas ir tāpēc, ka viņu var pārgriezt. Ja tu viņu gribi likt tā guļošu, kā man šobrīd, redz, viņš aiziet uz apakšu, viņam tas leņķis iet uz apakšu, jo viņš, ja tu gribi viņu guļošu, tad tev šīs jāpagriez uz šejieni un tad viņš būs tā forši, tā kā panelis guļošs. Bet šis vairāk ir domāts, lai viņš stāv, ja? Tāpēc viņš arī ir tā. Bet var nomainīt, viņš ir domāts tādēļ šīs 4 skrūves, nu 2 šeit un 2 šeit, kā atskrūve, tad viņu vienkārši pārgries un uzlies, un tad viņš tev būs tāds kā deks saucamais. Ja? Bet, nu, tas, laikam, viss. Paldies, ka noskatījies, uzrakstīji kaut ko. Tur, kur es kļūdījos, kaut ko nepareizi pateicu, gan jau. Bet es mēģināšu tikt galā ar šo ierīci, un kad es tikšu galā, jo projektu ļoti daudz izsāduši tādu atjaunošanas. Ja man šitādi jau 4 ir vispār kopumā, viens šitāds TC377, ja, vai TC377, tad ir viens TC280 un viens TC252 vai kas tam līdzīgs, un tam vēl tumbiņas gāja līdzi. Un es viņiem nomainīju visiem kondensatorus starta motoram. Vienam man nepatīk, kā viņš sāk startu taisa, viņš tā drusku iebremzē ar ātrumu, bet tur laikam vajag smērēt un tīrīt visu šīs lietas un jāmaina visas siksniņas, jo es neesmu mainījis nevienam siksniņas. Tā kā tā, bet kas man bija vajadzīgs? Man bija vajadzīgs šīs, un tāpēc es izpratnīju viņu pirku. Ko es izdarīšu? Es viņu izmazgāšu, lai viņš izkalst, un es viņu nomainīšu uz savējo, un no savējā es viņu uzlikšu uz šīm.
Ja, jo šis ir baigi jāsēž pie šī un jāstrādā. Bet manējais tas, kurā mēs gribējām to paneli nomainīt, to priekšējo, tas ir ejošs un tur viss ir ok, uz dotu brīdi. Tā kā jā, paldies, ka noskatījies un tiekamies citā video. Bet šis, jā, sorry par šo vertikālo video. Šitā izskatās kociņi.